Labdien! Šis ir vecākais video mūsu kanālā. Gan pirmais, gan vecākais. Man vienalga, cik vecs tas ir. Tas varētu būt 1 gadu vecs, 14 gadus vecs, 18 gadus vecs. Nu, laiks iet uz priekšu, un es īsti nezinu, ko tālāk teikt. Šo YouTube kanālu uztaisīju es un mans labais draugs. Jā, kaut kas notika ar kameru. Tā animācija, kas tur pirms tam bija, jā, es to uztaisīju kādās 15 minūtēs. Vienkārši fotografē un tad saliec tās bildes kopā. Un tad saīsini, un tad stop motion animācija. Jā, tas bija interesanta animācija. Šis YouTube kanāls ir AM Studio. Es nezinu, kā to sauks nākotnē. Varbūt nākotnē to vārdu mēs nomainīsim. Un arī logo, kas tagad ir šis. Un, jā, channel banneris es arī nevarēju izdomāt. Tas ir reklāma karogs, zinat, tad, kad tas izstāsta šādi. Bet, man liekas, varbūt arī to varbūt nomainīsim, ja mums nepatiks. Tā. Tātad, kur ir tas otrs draugs, kurš uztaisīja šo kanālu? Tā, nav tā, ka es uztaisīju visu viens. Viņš arī palīdzēja. Lieta tāda, mēs nedzīvojam tuvumā. Es dzīvoju vienā Latvijas pusē un mans draugs otrajā Latvijas pusē. Tātad, jā. Kas es esmu? Esmu Mārtiņš. Man patīk producēt mūziku, stop motion animāciju. Vairāk tā, ka montēt video, spēlēt videospēles, cept visādas kontorijas izdevumus un arī YouTubes. Jā, tas tā viss. Nē, tas nav viss. Tātad, kādēļ mēs uzsākām šo kanālu? Es nezinu, mēs vienkārši vienu dienu skolā izdomājām, kurāt uztaisīt kanālu, un tad pēc kādās nedēļas mēs uztaisījām, kas ir jauki. Tad, jā, šis vecākais YouTube video šajā kanālā. Tā, par video. Kādus video mēs taisīsim? Es vēl nezinu, bet, lai būtu labs YouTube kanāls, ir jātaisa tādu līdzīgu YouTube video. Nevar būt tā, ka es uztaisu vienu video par to, kā producēt mūziku, un otrs video, kā cept bulciņas, tad nav nekas saistīts ar to, nav nekas vienāds. Un, piemēram, es uztaisu to video, kā producēt mūziku. Cilvēki tad nostās un domā, hei, varbūt viņš taisa vēl kādus video, kā producēt mūziku. Viņi ieiet mūsu kanālā, cepam bulciņas. Nē. Tad, man liekas, varbūt mēs tā, ka spēlējam videospēles, kas man patīk darīt, ko man patīk darīt. Challenge. Yeah. Bet, jā, ārā jau ir ziema. Šis ir filmāts 23. novembrī, un ārā jau ir ziema. Kāpēc ziema tik ātri? Ziemai jāsākas 1. decembrī, un 30. Šis ir, kā es saprotu laiku, 30. novembris rudens, 1. decembris ziema. Šādi, es nezinu, kā tālāk teikt. Tātad, man liekas, es varbūt beigšu video.